Nu, labi. Visi arī, kas skatīsies video, zinās, ka šis ir tāds, svētku raidījums. Ja, pēc muļķa, tāpēc visi skatīšos. Ar puķēm. Kas, man liekas, arī diezgan loģiski, ja mēs apskatām, kas jauns reģionos. Man liekas, tad jābūt pušķi rokās. Pirmā aktualitāte, kas reģionos ir notikusies, lūk, Bauskā, ir sodīts riteņbraucējs, lūk, arī viņš ekrānā no Bestabū sižeta. Jānis Kārkliņš, ja ir sodīts, ja jūs gadījumā palaidāt garām, tad Ziemāšs kungs, lūk, brauc ar riteni, paslīdēja, guva traumu, izsauc ātros, ja, arī cilvēkam galva. Ko tu traucēji, taču mediķi reāli, viņiem ir ko darīt, ja šie viņu aizveda, un ņemot vērā, ka noticis negadījums, slimnīcas darbinieki ziņoja arī policijai, un ka nepaveicās Jānim, jo uz notikumu vietu ieradās neviens cits kā inspektors Tutiņš. Jā, un jūs ziniet, Tutiņš ir ļoti centīgs, lūk, šī ir bilde, kur starp citu viņš saņēma apbalvojumu par labu darbu, ja, par centību. Un Tutiņa kungs loģiski, ka viņam izrakstīja sodu, jā, tāpēc, ka viņš riktīgi liek valstī visu kaut ko darīt. Policijai bija jāstrādā, mediķiem bija jāstrādā, un tam ir arī reāls pamatojums. Lūk, Bestabū sižetā Tutiņa kungs skaidro. Tie noteikumi nenosaka, ka mums ir jākrīt. Tie noteikumi mums jāpiedalās satiksmē, neradot zaudējumus ne apkārtējiem, ne arī pašam sev. Ja viņi ir radušies, tad respektīvi kaut kas ir pārkāpts, un ja ir pārkāpts, tad par to ir jāsaņem sods. Tutiņš ir ģeniāls. Tas ir tas, ko es gribētu teikt. Vairāk tādu policisti un vairs neviens nekristu nekad. Jo tagad, principā, tā ir tāda bezatbildība. Ja jūs varat krist jebkurā brīdī, kad jums ienāk prātā, ja, un pārējiem jūs jāvāķī, bet lūk, tagad, ka jūs zināt, ka jūs potenciāli var par to arī sodīt, ja, es domāju, ka nopietni būs daudz nopietnāka tā attieksme. Un ko mēs varam izdarīt secinājums? Protams, ka tagad jebkas paliek daudz bīstamāk, ja, jārēķinās. Ir tīpaši, ja jums ir problēmas ar sirdi, tad uzmanaties. Ja jums kaut kur pēkšņi ir infarkts, ja jūs kritīsiet vienā brīdī 100 punkti, ja, un jūs būs jāvāķi uz slimnīcu, kas nebūtu jādara, ja jums nebūtu tas infarkts velna. Ja, un tagad, ja jūs gadījumā izdzīvosiet, ja, sods būs, visdrīzāk. Visdrīzāk, ka sods būs, jo jūs kritāt pārējiem, iedomājies, lielveikalā kāds aiziet ar sirdi. Ko man, es vienkārši atnācu iepirkties, man morālā trauma tagad, ja man grūti būs nākt uz turieni, ja mediķiem bija jābrauc, kaut gan principā viņi varēja vienkārši nebraukt un visu ko svarīgu darīt. Ja, ko mediķi dara svarīgu. Bet, man liekas, ka kaut kas tajā visā ir, un paldies liels Tutiņam, bet, lūk, nākamā ziņa, rododendru zaglis ir noķerts. Jā. Es domāju, ka, ja tur būtu klāt Tutiņš, ja tas būtu bijis sen jau izdarīts, jā, bet Tutiņš acīm redzami nevar paspēt visur, viņš izdauzījās pa Bausku, un tagad viņam ir grūti tik tālu tikt. Bet, jā, virsraksts ir daudz interesantāks nekā pats raksts, jo brīdī, kad es izlasīju, ka rododendru zaglis beidzot ir noķerts, man bija tāds sajūta, ka tur tāds labs sižets, vismaz potenciāli labs sižets, kādam latviešu supervaronim, ja, tāds rododendru atbrīvotājs, ja, kurš izrok rododendrus nebrīvē un pārved viņus uz savveļu. Kaut ko tādu, bet patiesībā izrādījās viss ļoti garlaicīgi. Viņš pat nebija ilgi jāmeklē, viņš tur pat netālu bija, viss notašķījies ar zemi. Un arī visi 4 rododendri, ko viņš bija paspējis izrakt, tika atrasti tur pat netālu. Jo viņš viņu slēpa metienu attālumā, burtiski, ja. Katrs uz savu pusi. Nākamā aktualitāte, kā jūs redzat, lūk, pilnīgs kaut kas fenomenāls. Beidzot tas ir noticis. Preļi, riebiņi mūs informējam, ka vīngliemeži Jošu mājās ir jau pamodušies, ja, un gaida jūs. Jo interese ir milzīga bijusi, ja. Cilvēki nevar jau sagaidīt, kad viņi modīsies. Jau modinātāji, jau klāt bijuši, viņi ir uzpumpēti augšā, viņš pilnā šusē. Tagad rauj. Ja. Kaut kāds bīstamības moments arī tur ir. Es domāju, ka Tutiņam arī vajadzētu pieslēgties kaut kur. Jo, ja jums uzbruk viens vīngliemežs, tas tekas, bet iedomājies, ja viņi miljonus. Ja, un vienā brīdī viņi lec virsū. Ja, kā viņi pavasarī dara. Lūk, nākamā aktuālā lieta ir aitas. Tāds sludinājums ir ritīgi ietaupīts uz tekstu.
Man no sākuma likās, ka ļoti iespējams, ka cilvēks tirgo viņas, ja, bet tad man liekas, ka tur pietrūkst kaut kāds klāt vēl uzrakstīņš Jānis no 5. B. Vienkārši viņš gribēja pateikt savam klases biedriem aitas, ja, vienkārši. Ne, un arī telefons gadījumā jūs nezināt, kura tieši no viņām ir aita.